set me free, set me free. I thought someday, of course, I'd fall in love. Čau! Laipni lūgti manā vloga kanālā. Šis būs tā kā mans video dienas grāmata. Parādīšu, ko es darīšu. Es gribu filmēt, jo es nolaidīšu tos. Es gribu parādīt, jo es braucu uz Londonu. Un tā kā nav mana pirmā reize braukt uz Londonu. Forši atsīties atpakaļ tā kā video formātā. Tā kā, jā, tēt ir... Cik tagad ir? 5-4. Un reāli toņi kaut kad arī jābūt taksim. Tāpēc esmu riktīgi sagatavojusies, saģērbusies. Koferis ir gatavs, viss ir gatavs un redītu laist projām. Tātad. Kraču. Man biļeti bija izprintēta, bet viņi neskanēja. Tāpēc man vajadzēja aiziet uz otru galu, lai man iedot biļeti. Bet jā, mēģināsim otro reizi. Let's write a brand new chapter so we can get our lives on track. Let's try and pull it together. We need this burden off our backs so nothing cracks now. Oh, how long will it take before we hit the bottom? Oh, how low can we sink before we realize that we were never more than this? We're still chasing nothing. We were never more than this. We're still chasing nothing. All the way to a place we can't find. Everyone's got a nightmare that keeps them breathing down their neck. We're still trying to get there. We need to get this off our chest so we can rest now. Baigi vējains, bet ļoti silts ārā. We're never more than this. We're still chasing nothing. We were never more than this. We're still chasing nothing.
klausītāji. Mani paķēra Kinča. Esmu sveika un vesela. Paldies Dievam, jau klausies. Tā ir tā kā uzbraukšana, tā kā mažu, ka slikti brauc vai kā. Jā, tā kā ieteikums. Ļoti motivējošas sarunas. Es jau dabūju ļoti motivējošas sarunas. Bet tāpēc man patīk braukt. Un īstenībā dažreiz prasās speciāli. Tev patīk, ja, bet tu kaut kā reti brauc. Ko? Es jau, man liekas, gadu jaunajā dzīvoklī dzīvoju, es dzīvoju Īrijā, nevar atlidot. Es mācot Latvijas kaut kādas 3 reizes atlidoju. Kādas muļķības, Kinti? Tik motivējuši forši atbraukt, uzlādēties pozitīvu enerģiju. Nu jā, bieži brauc. Es domāju, forši būs redzēt izstādi, kā tur viss notiek. Jā, šis tiešām mums tik daudz dažādu projektu arī, lai piedalītos izstādē, tur vajag visādu sīkumus. Tur jādomā par visu, par to, kas tur strādās, kāds tas pats stends izskatīsies, kur elektrība ies, kas jāpaņem līdzi vispār. Tā kā izmaksas vēl ir tas, laikam, pats mazākais. Pēc tam lielākais darbs tiek ieguldīts visu to saplānot, lai tas viss saliktos kopā. Jā, un izmaksas ir ļoti liels, piemēram, tāda 2 dienu izstāde. Mums, kas neskaitās nekādu tur lielākā kompānija, tas izmaksā apmēram 18,000. Nopietni? Jā, 2 dienu izstāde. Tas ir, izmaksas viss apmēram, lai pati zeme, tā kā tas pleķīts tev izmaksā ap 6,000. Tad tev uz tā pleķīša ir jāuzliek viss kaut kas, tur jābūt cilvēkiem, kas tur strādās, tur jābūt visādām lapiņām, elektrībai, tev pa visu jāmaksā pilnīgi. Tā, piemēram, mēs piedalīsimies jūnijā, mēs piedalīsimies Las Vegas izstādē, un tur tās izmaksas ir daudz lētākas. Tieši tāda paša izmēra stends mums izmaksās, teiksim, laikam ar visu pārvadāšanu un tā kaut kādiem 10,000. Tā kā salīdzinoši gandrīz pusi lētāk. Labi, tātad, ko mēs tagad darām? Mēs braucam pakaļ striptīz dejotājiem. Tas ir Kintīs vārdien, striptīz dejotājs pasūtīts speciāli no Norvēģijas. Man ir bail! For you has brought me out of me. The beauty in your heart has set me free, set me free. I thought someday of Man vienmēr likās, ja mašīnā nav jumta un es nebūšu piesprādzējusies, es izlidošu ārā. set me free, set me free. Un reāli kā aizstrīds, un ir bail. Tu vēl neko neesi pieredzējis. My love for you.
mēs braucam no lidostas, un mēs piestājam pie McDonalda. Tur Kristupam gribās burgeri. Tā kā jā. Kristup, tu vari, es tā kā dzīves piemērs, tu pasaki cilvēkiem, ka nedrīkst ēst, kad brauc ar mašīnu. Viss. Viņš nekomentē. Nē, tu nebrauc ar mašīnu. Nē, tu nebrauc ar mašīnu. Rāk dīzels un daru vispārēj, tikai nē. Jā. Sanāks, ka bērns izskatīs savādā. Viņam kečups izlīja visu. Nē, bet es jau, nē. Nē, bērns Nē, jūs nesapratāt. Es jau visu biju smuki paēdis, bet tajā maisā lielajā sanāca apmēram tā kā Mr. Bean tajā filmā, ka viņš tajā lidmašīnā tos vēmekļus uzspridzināja. Es nezinu, man tur viņi bija mērķi kaut kādu ielikus, un es vienkārši viņu šitā burzīju, un es ķipa visu paēdu un uzsprāgu, un es jūtu, ka man vienkārši kaut kādu mērķi visu. Kaut kādu mērķi. Omai viss process, kā mēs iepērkamies, ko mēs ēdīsim. Un kā Omai parasti vienmēr interesē. Čau visiem! Šodien svētdiena. Ļoti jauka diena, pavasarīga diena Londonā.